Jau vairākas nedēļas akciju tirgus ASV nespēja sasniegt iepriekšējos augstumus, gluži kā rotaļu automātā Whac-A-Mole. Tiklīdz akcijas mēģina pabāzt galvu augstāk, tā dabo rāmuru papīri. Vājam ASV akciju tirgum ir vairāki iemesli, bet šodien pastāstīšu par vienu ļoti svarīgu, kurš ar vien vairāk iegūst aktualitāti. Šobrīd veidojas ļoti savāda situācija, jo Fed samazināja par 1% savu īstermiņa likmi, bet ASV valdības 10-gadīgās obligācijas izauga par 1%. Šobrīd ienesīgums tām ir 4,6%, bija gan vairāk, aprīlī 5%, bet prognozēts, kad atgriezīsimies atpakaļ augšā pie 5%. Vēl tāda dīvainība, kad Amerikā hipotekāro kredītu likme jau ir sasniegusi 7%, kas jau ir tā kā nedaudz vairāk nekā Latvijā, ja rēķina Eiribor apmēram 4% plus pievienoto fiksēto aptuveni 2%, kas kopā veidot 6%. Ienesīgums bondiem aug lielā mērā dēļ tā, ka tiek sagaidīta lielāka inflācija, ko varētu izraisīt Trumpa tarifi, gan arī ar vispārējām neskaidrībām par nākotni Amerikā. Jo lielāks obligāciju ienesīgums, jo tas ir interesantāk daļai investoru, kuriem patīk šis te obligāciju tirgus, un lielāka likme, kas ir jau tuvāk 5% un virs, jau ir ļoti atraktīva. Un kā ir teicis slavenais ASV ekonomists Ray Dalio, ko daudzi ciena, kad optimāls visus scenāriju risinājums ir 40% ieguldīt obligācijās un 60% akcijās. Warrenam Buffetam gan ir savas domas par obligācijām, paklausieties. But it's been idiotic to own long bonds. Obligāciju ienesīgums bieži vien aug pirms recesijām. Tā kā sākas recesija, tad tas pamatīgi nokrītās, bet šobrīd ASV ekonomika aug strauji, apmēram 3% gadā, kas ir ļoti labs rādītājs, jo, piemēram, Latvijā pēdējie dati ir IKP kritiens pa mīnus 1,6%. Esmu novērojis, ka tad, kad obligāciju ienesīgums aug, tad akcijas var kādu laiku kristies. Bet brīdī, kad šis obligāciju ienesīgums tā kā nostabilizējas, tad atkal atgriežas akciju augšupē. Tāpēc ir labi visu laiku būt akciju tirgū.